toaletēm veids iepirkums, nemaldos 11,000 kaut kur, ja? Nav pat daudz. Funkcija zelta kodam. Tas tā nemāja. Es tā specifikācijas nevedu, kādām jābūt jāizskatās. Man šeit sakarā jautājums ir par Laškoša iela kanalizācijas ūdensvada viena apdzīvojuma paturpināšanu pašu spēkiem un iespēju iedzīvotājiem pieslēgties pie kanalizācijas ūdensvada, ka varētu tērēt naudu kaut kā tā, ne? Poda nemaksā daudz, man labi 2000, es saprotu, varbūt no 11 tas ir. Tur jau ne tikai poda, un tad jau saprotu arī, cik jau gadu, kad viņi remonts bija, ļoti sen tur jau. Kā varagļi zolīdē? Zolīdums ir tāpēc tīri kārtīgi un tas ir par savu naudu taisīt, ka gribu šeit tomēr tā nevajadzētu. Pirmajā stāvā par savu naudu, saviem spēkiem, cik es saprotu, pilsētsaimniecības spēkiem. Apakšā pirmā stāvā ir pirmām kārtām jāuzstājas kolīziem, jo mums nav pielāgot nevienu toleti šeit. Līdz ar to ir jādara pirmā stāvā tas. Ja jums neapmierina šis iepirkums, jo to zīmē mūsējā pati vides dizainere, ja, daudzi šo uzzīmēto projektu redzēja, ja neapmierina, tad mēs varam viņu arī atcelt. Staigā tāpatās, tā kā ir tagad uz tām toaletēm. Varbūt vīrieši nav bijuši iekšā, bet, ja atbrauc ciemiņi, tad toaleti ir pirmā, ko gandrīz viņi apmeklē. Ja ir kaut kādi labi materiāli iekšā, neiet runa par zelta podiem, bet, tomēr, ja telpu remontē, tad viņi neremontē arī uz vienu gadu. Vislabākās flīzes, un cik viņas var maksāt 20. Tur ir atkal šī iepirkuma rezultātā. Man apmierināja šis vizuālais, un arī daudziem apmierināja vizuālais izskats, bet tieši šis materiāls, tas ir iepirkuma rezultātā. Ko Aivars gribēja jautāt? Lotka, Aivar, lūdzu, jūs gribētu jautāt? Jā, vienkārši par tām uz pozīcijām jautājums. Kāda taisa sieviešu? Un tieši par to toaletas remontu. Kas tur? Es varu pateikt. Kā vajadzētu? Mēs pieņemsim par tām. Tur ir 3 pozīcijas, kas to lietu izveido dārgāk. Tas ir flīzes, santehnika. Ja mēs runājam par flīzēm, no 15 līdz 18 eiro par flīzēm. Ja mēs runājam par flīžu cenu kā tādu, lētais gals 8, ja mēs runājam par to biezo galu, teiksim, ja, līdz 30 aiziet, un vairāk. Mums ir apmēram pa vidu, tas ir pa flīzēm. Ja mēs runājam par santehniku, ja, kā tādu, arī vidējais aritmētiskais 70 eiro. Ja lētais gals 40, ja ļoti laba santehnika pāri 100. Tak zelta būs. No zelta tur nav nekā, var uzvērēt. Un tad, ja mēs runājam par roku mazgāšanu, ja, tur būs tā virsma, teiksim, ar izlietni kopā, ja, tas ir maz drusciņ dārgāk, teiksim, ja, bet no kopšanas viedokļa, ja, kur tā virsma viena, izlietne cita, jā, tas būtu lētāk, bet mēs izvēlējāmies šito. Viss pārējais, rekipsis, flīžu līme, viss tas klāts, un arī krāsas, arī akrila krāsa, lateksa krāsa, vidējais aritmētiskais. Nekā eksplozīva tur nav. Tur klāt ir kas ventilācija, kuras līdz šim nebija. Ja? Un stāvots ietverts no pirmā uz otro stāvu. Ja viņš ir no čuguna, viņš ir izrūsējis un šulcās pāri. Ja? Līdz ar to pie tās toaletes no drusci no pirmā stāva mums klāt. Ventilācija, kas veidos to gaisu tīrāk, teiksim, ja?
Viss, nekā ekskluzīva tur nav. Nu, vai vēl kādi jautājumi? Nevar saprast, ka tur ir 3 pozīcijas, jautājums un tūkstoši man nav skaidrs. Es to tādu varu parādīt. Tikai Latvijā, kur ir arī algas, jo tas ir vieti paši, tā ir firma, kas Algas nodokļi viss tur iekšā iekļauts, protams. Tāpēc pirmo stāvu pašu spēkiem var uztaisīt viņus. Jā, šeit. Pilsētas saimniecība pirmo stāvu taisīs augusta mēnesī, kad pilsētas sēdēs. Pirmā stāvā mums ir jātaisa kaut vai tāpēc, ka vides pieejamība, un ja jūs ieraudziet, mēs līdz pusē jau tikām plantus Sirējā, palika izveidot pirmā stāvā toaleti. Viņa būs, nu teiksim tā, ne tikai vīroši, viņa būs gan vīriešu, gan sieviešu. Otrā stāvā būs sieviešu. Jo tas invalīds var būt gan viena dzimuma, gan otra. Ja mums taisīt liftu, tas būs vēl dārgāk. tā, tieši par budžetu ir vēl kādi jautājumi. Tā kā Ārviks viss apmierina, pieņemsim, kā summas, un kā Ārviks citu viedokli gribētu dzirdēt. Tā kā mēs tiek gribētu, un tā jau skatīt, tad, protams. Nu, gribu redzēt, ka pēc tāmas un apnes cilvēkiem Kāds ir tīriešu toaletē, nezinu, sieviešu toaletē? nav, Te jūsu priekšā ir tāme, jebkādi jautājumi, lūdzu uzdodiet. Visiem minētajiem darbiem, gan materiālu cenu, gan par darbu bija izsūtīts 3 firmām. Vislētākā bija no Rezeknes RCP5. Mēs apmēram vizuāli varam redzēt, kā tas viss Arī atsūtīt, jā. Kādā vēl firmām izsūtīts? Nu, 3 firmas, es kā Vietējiem tas izsūtīts. Vietēji bija visdārgākie. No kam bija izsūtīts? Līgaišiem. Vēl viss. Šito no līgaišiem bija cik. tā iepazināties. Jā, paldies. Tagad apmierina, vai Kā sākot cenā, protams, ka neapmierina. Mums vienkārši mēs iepazināmies, kas tur būtu. cena jūs redzat, no kā sastāv ne tikai no materiāliem, bet arī no dažādiem tur peļņām un uzcenojumiem, jo tas tikai firmā, tas līdz ar to uzreiz visu arī padara šo procesu dārgāku. Tad, kad pilsētas saimniecība mūs jau taisa, tad mēs viņiem maksājam cieto algu, un viņiem nav ne peļņas, ne uzcenojumi. Mums tās pilsētas saimniecībā to cilvēku nav tik daudz, lai varētu viņu atsevišķi taisīt. Pārējais izskats jūs apmierina. Tad mēs varam atgriezties pie šī jautājuma par grozījumiem Dārgas pašvaldības 2016. gada budžetā, ko Ēriks mums nostāstīja. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad pamatoties uz likumu par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 2. punktu un 48. pantu, likumu par pašvaldību budžetiem 7., 30. un 37. pantu, ir priekšlikums punkts 1 pieņemt saistošos noteikumus numur 5 grozījumi Dārgas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošajos noteikumos, numur 3 par Dārgas pašvaldības budžetu 2016. gadam. Punkts 2 saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. Punkts 3 saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Kas ir par to, lūdzu balsojam. Tā, paturiet, kad ļoti pēc, ko man izteikt.
Pret. 2 atturās. Nav. Lēmums ir pieņemts un viens ir aizgājis. 10 balsīm lēmums ir